Cienījamie viesi, šodien mums tas gods stādīt priekšā jums mākslinieku, kurš ir noslēpumains un ļoti atklāts, Edmunds Lūcis. Un šīs telpas aicina jūs atraisīt savu interpretāciju par viņa izjūtām, kas ir šajos darbos. Došu vārdu varbūt Martiņam Heidrātam. Jā, oficiālais sveiciens no Latvijas Mākslinieku savienības. Bet es gribēju, Edmunds, sākt ar to, ka tev arī droši vien neviens arkanģelis stāv klāt, un tomēr, kad es tevi pieminu un tavs darbus redzu, tad man vienmēr ir tāda sajūta un pārliecība, ko spēj viens mākslinieks, negaidīdams, ka viņu kāds bīdīs, vai valsts, vai organizācija, bet iet uz priekšu, protams, pirmkārt ar savu talantu, bet tieši man šī pārliecība saistās ar tevi. Šī ir īpašība, ka tu negaidi ne no viena cita, bet tu ej uz priekšu, strādā un esi, kas tu esi. Un savukārt par šo galeriju, kur es domāju, ka daudz šeit ir pirmo reizi, es esmu šeit bijis visās izstāžu atklāšanās. Šī ir jauna galerija. Man prieks, ka atkal ar šo izstādi, ar Edmundu Lūču izstādi, šī galerija atkal iegūst jaunas cienītājs. Un man liekas, ka šai galerijai Kūmās ir tādu labi garstāvējuši, ka man liekas, ka ar katru izstādi viņi savu tādu vērtību palielina un arī savu cienītāju loku palielina. Un katrā ziņā apsveicot tevi vēlreiz, Edmund, es šo slaido puķi gribu atdot šīs galerijas vadītājai Ingūnai Irbei. Tev ir daudz apsveicējis, un es tev spiežu roku un apsveicu tevi ar jaunu izstādi. Paldies! Tagad lūkšu arī vārdu izteikt Jāzepam Pīkoznim. Edmundam Lūcim, manuprāt, ir tāds diezgan skaidrs skats uz dzīvi, uz mākslas sakarībām ar dzīvi, uz mākslas vidi, un viņš ir kā tausta un sajūt šo pulsu. Un, kad es tā, esmu vērojis Edmunda mākslu, tad viņš no šīs profesijas apguves, no amata, no radīšanas pamata apguves, ir nemitīgi un visu laiku gājis tā kā uz mākslas pašu būtību. Un it kā katrā gandrīz darbā, katrā tā etapā man ir līdzies redz, kā viņš ir gatavs atteikties no iepriekšējā kaut kā jauna vārdā. To, ko viņš ir kā, manuprāt, ko es jau teicu, ka viņš ir kā sajustams šo pulsu un tuvodamies mākslas tai būtībai, kā viņš interpretē un kā viņš redz. Un es domāju, ka tas ir ļoti daudz, ka šīs ir īpašības, kuras es ļoti daudziem mūsu māksliniekiem novēlētu. Un Edmundam spēku un izturību, tad uz viņu paskatās, tad liekas, ka spēka un izturības pietiks. Es tā konkrēti nedodu, bet es jums sirds apsveicu. Ziemeļa Itālijas ezerā Komā dzīvo lielas zivis. Pieiet pie ezera malas, tās zivis piepeld un skatās uz tevi. Un tas ir dīvaini, jo zivis parasti ir ignorants un nepievērš uzmanību ārkārtēji pasaulē. Komā ezerā tas lielās zivis piepeld un skatās. Tas ir skaisti. Un kādēļ es to stāstu, īstenībā jau vajadzētu it kā stāstīt par mākslu, jo kā no Jāzena dzirdēja absolūti nepamatot komplimenti, ka es zinu, kas tas ir, bet lieta ir tāda, ka tāpat kā neviens mācītājs nezina, kas ir Dievs, tā es domāju, neviens mākslinieks nezina, kas ir māksla. Un es domāju, ka tie, kas atnākuši skatīties, arī nezinu, un te mēs visi kopā esam sanākuši šovakar. Paldies, ka atnācāt. Un
Tad mēs skatīsimies tos izcienā. Paldies! Paldies visiem, kas skatās manu mākslu. Un man neizdodas uzzināt, kas ir glezniecība. Cerams, ka jums izdosies. Un paldies, ka skatāties manas necelos pūliņus šajā laukā.